Video novērošanas kameru izmantošana ir mainījusi veidu, kā tiek dokumentēti pazudušo cilvēku gadījumi, piedāvājot izmeklētājiem puzles gabaliņus, kas jāliek kopā. Tomēr svarīgi kopainas elementi joprojām trūkst, radot sagrozījumu un nepilnīgumu. 10. 35 gadus vecais Aleks Vederlijs ir no Stoktonas pie Tīzas ziemeļaustrumos. Viņš ir aprakstīts kā baltādains vīrietis, kurš ir 6 pēdas garš un ar tievu miesas būvi. Viņam ir gaiši brūni mati, ūsas un bārda, taču izņemot šo, par viņa personīgo vēsturi, dzīvi vai attiecībām ir zināms maz. Taču tieši viņa vārds parādījās pazudušo personu plakātos un sociālo mediju paziņojumos 2025. gadā pēc tam, kad viņš pazuda no savām mājām Nortonā. Aleks tika redzēts, kā viņš 29. jūlijā pamet savu māju. Viņam patika ceļot lielos attālumos, taču viņš vienmēr sazinājās ar savu ģimeni ceļojuma laikā. Taču pagāja vairākas dienas, kopš viņš bija sazinājies ar tuviniekiem, kuri ātri saprata, ka kaut kas nav kārtībā. Ziemeļjorkšīras policija sāka izmeklēšanu un, izmantojot novērošanas kameru ierakstus, izsekoja viņa pārvietošanos. Video novērošanas kameras ļāva izmeklētājiem izveidot notikumu chronoloģiju, sākot ar 7. augustā 14:13. Jorkas stācijas videomateriāls rāda, kā Aleks iekāpj Elnera vilcienā un dodas ceļā uz Inverness, Ziemeļskotijā. Vilciens pa ceļāns piestāja vairākās pieturās, tostarp Darlingtonā, Ņūkāslā, Edinburgā, Falkirkā un Sterlingā. Aleksu redzēja izkāpjam Darlingtonā. Pēc tam viņš iekāpa citā vilcienā, šoreiz uz Londonu. Viņš izkāpa King's Cross stacijā un devās Euston Road virzienā. Pēdējo reizi viņu redzēja aizējam no King's Cross stacijas, un kopš tā laika viņš nav redzams novērošanas kamerās. Viņa ģimene ir izmisīgi vērsusies pie sabiedrības ar lūgumu sniegt jebkādu informāciju, taču nekādi pavadieni nav parādījušies. Nav zināms, vai Aleksam šajos apgabalos ir kāda ģimene vai draugi, taču tie, par kuriem viņa radiniekiem ir zināms, nav ziņojuši par jebkādu kontaktu ar viņu. Izmeklēšana par viņa pazušanu joprojām ir aktīva un turpinās. Video ierakstā redzams, ka Aleks Vederlijs ir ģērbies tumšā polstrētā jakā. Zem tās ir melns džemperis ar kapuci un tumšas bikses. Informācija par viņa pazušanu var nodot zvanot uz 101, un tā tiks pārsūtīta operatīvajam vadības centram. Tūlītēji novērojumi jāziņo, zvanot uz 999, norādot atsauces numuru 122 50 14 8090, 122 50 14 8090. 9. Chris Palmers, 39 gadus vecs vīrietis no Arkansasas, tika raksturots kā aizrautīgs dabas mīļotājs, kuram patika doties pārgājienos ar savu suni. Apmēram 2026. gada janvāra sākumā tika atklāts, ka Chris cieš no neārstējamas slimības, un arī viņa vācu aitu suns Zoja bija veca un slima. Viņa ģimene paskaidroja, ka vīrieša slimībai bija pieejams ārstēšanas iespējas, taču viņš iespējams izvēlējās tās neizmantot. Viņa teica, ka Zoja bija savā 9. dzīves gadā un pēdējā posmā. Ap janvāra sākumu Chris sazinājās ar savu ģimeni, paskaidrojot, ka viņš atrodas kempingā Smoky Mountains kalnos, bet sakaru signāls ir pārāk vājš, lai viņš varētu uzturēt pastāvīgu kontaktu. Tā bija pēdējā reize, kad viņi no viņa dzirdēja. Pēc dažām dienām, kad no viņa nebija nekādu ziņu, tuvinieki sāk uztraukties un sazinājās ar varas iestādēm. 3 dienas vēlāk, 12. janvārī, parka rangeri atrada viņa kravas automašīnu. Sarkāns 2017. gada Ford F250 bija iestrēdzis pludmalē Haterasas nacionālajā piekrastē. Chris un Zoja nebija nekur redzami, kas lika domāt, ka viņi abi pazuda kopā pie Ziemeļkarolīnas ārbankām. Vairākas dienas parka uzraugi gaidīja, kad kāds atgriezīsies pie transporta līdzekļa, taču neviens tā arī neatgriezās. Un 16. janvārī Chris tika oficiāli atzīts par pazudušu personu. Tika uzsākta meklēšanas operācija, un izmeklētāji sāka meklēt pavadienus. Pārskatot vairākas stundas ilgu novērošanas kameru ierakstus, viņi atklāja, ka Chris bija braucis cauri Dēras apgabalam, Ziemeļkarolīnā, un uz kravas automašīnas aizmuguras bija redzams zils un balts kajaks. Varas iestādes pārbaudīja arī viņa telefona ierakstus un atklāja, ka viņa mobilais telefons bija reģistrēts vairākās vietās, tostarp Avonā 10, janvāra naktī un pie Cape Pointas Buxtonā 11. datumā. Citi apmeklētāji Cape Haterasas nacionālajā piekrastē bija pamanījuši, ka Fords tur atradies jau kopš 11. datuma, 1 dienu pirms to atrada parka uzraugi. Kajaks, kas redzams video novērošanas ierakstā, arī nav ticis atrasts. Pēc vairākas dienas ilgas meklēšanas Krisa ģimene pārtrauca meklēšanu. Grūts lēmums, ar kuru viņiem nācās samierināties pēc tam, kad tika atklāts, ka viņš ir neārstējams slims. Kris, kā viņi paskaidroja, augstu vērtēja savu neatkarību.
Ārstēšana, ar kuru viņam būtu nācies saskarties turpmāk, varētu būt atņēmusi viņam lielu daļu no šīs neatkarības. Varas iestādes ierosināja, ka Kriss iespējams joprojām atrodas šajā apkaimē, savukārt viņaprāt aitas suns iespējams ir nobeidzies. Zoja bija atkarīga no vairākām zālēm, un viņai bija smaga gūžas displāzija. Ģimene uzskata, ka Kriss vēlējās pavadīt savas suņa pēdējās dienas kopā ar viņu mežā. Saskaņā ar parka uzraugu teikto, kravas automašīnas kravas nodalījumā tika atrasta lāpsta, kas lika domāt, ka Zoja tika apglabāta, un Kriss turpināja savu ceļojumu gar krastu. Kriss Palmers ir aprakstīts kā vīrietis ar zemeņu blondiem matiem un zilām acīm. Viņa augums ir pēdas colas. Viņš un Zoja bija zinām ar to, ka apmeklēja vairākus nacionālos parkus šajā apgabalā. Informāciju par šīs pazudušās personas atrašanās vietu var nodot zvanot uz 88 8653 0009. Alternatīvi, anonīmu informāciju var iesniegt tiešsaistē, rakstot uz nps_isb adresi nps.isb@nps.gov. Māja Mileta, bieži dēvēta par Meju, dzimusi Filipīnās un uzaugusi Honolulu. Viņi tur pavadīja lielu daļu savas dzīves, apmeklējot admirāļa Artūra V. Redforda vidusskolu un Havaju universitāti. Tieši vidusskolā viņi iepazinās ar puisi vārdā Lerijs Milets, kurš bija pārcēlies uz šo apvidu no San Diego pēc aresta par jauniešu bandas aktivitātēm. Abi vēlāk apprecējās, un Lerijs vēlāk dienēja jūras spēkos. Meja arī bija jūras spēku civilā darbiniece un strādāja kā līguma speciāliste jūras spēku informācijas kardarbības centrā. Vēlāk laulātais pāris kopā pārcēlās uz San Diego, kur viņiem piedzima 3 bērni. Lielākoties viņa laulība ritēja gludi, taču līdz 2020. gadam tā sāka pasliktināties. Tiek ziņots, ka Larijs kļuva paranoisks un apsūdzēja Meju neusticībā, un gada beigās viņi jau apsvēra šķiršanos. Tajā gada decembrī Meja uzsāka šķiršanās procesu, un tuvinieki uzstāja, lai šajā laikā viņi uzturētos drošā dzīvoklī. Tomēr Larija un Mejas šķiršanās nekad netika pabeigta, jo nākamajā gadā 39 gadus vecā sieviete pazuda bez vēsts un kopš tā laika nav redzēta vai dzirdēta. 2020. gada 7. janvārī Meja runāja ar savu šķiršanās advokātu, un pulksten 17:00 viņa pēdējo reizi tika redzēta aizejot no ģimenes mājas. Nākamajā dienā radinieki ieradās mājās, jo nebija saņēmuši nekādas ziņas no viņas. Laris paskaidroja, ka viņa bija ieslēgusies istabā un kopš iepriekšējās dienas nebija iznākusi ārā, un nākamajā rītā viņa atgriezās un uzstāja, lai viņš viņus ielaiž istabā. Taču, kad viņi to izdarīja, ģimene atklāja, ka Meja nav istabā, tā bija tukša, un mājā nebija nevienas viņas pēdas. Mejas māsa ziņoja par viņas pazušanu Čulavistas policijas departamentam. Turpmākajā izmeklēšanā Laris nonāca uzmanības centrā. Video novērošanas ieraksts parādīja, kā Laris novieto savu 460. modeli tā, lai aizmugure nebūtu redzama kamerā. Viņš apgalvoja, ka tajā dienā bija aizvedis transporta līdzekli uz Solana Beach kopā ar vienu no bērniem. 19. janvārī Laris, kā ziņots, lūdza savam kaimiņam veikt automašīnas tīrīšanu Lexusam, apgalvojot, ka viņš bija bijis Anza Borrego tūkstneša štata parkā. Kopš tā laika automašīna ir konfiscēta un tai tiks veikta papildus analīze. Brīvprātīgie pārmeklēja San Miguela kalna parku, kamēr izmeklētāji veica kratīšanu Mileta mājā. Tomēr meklēšana nedeva nekādas norādes, kas varētu palīdzēt atrast pazudušās sievietes atrašanās vietu. Meklēšana pārcēlās uz kaimiņu apgabaliem, kā rezultātā tika atrastas mirstīgās atliekas. Tika uzskatīts, ka tās pieder Mejai, taču vēlāk tika apstiprināts, ka tās ir dzīvnieku atliekas. Tika pārmeklētas Glamijas smilšu kāpas un Lower, kā arī pamestais golfa laukums Čulavistā un Fish Creek. Šie centieni turpinājās no janvāra līdz decembrim, taču brīvprātīgie un glābšanas dienesta darbinieki neatrada nekādas norādes par Mejas atrašanās vietu. Meja Jebmaja ir aprakstīta kā filipīniešu sieviete, kura ir apmēram 5 pēdas gara un sver aptuveni 50 kg. Viņai bija brūni taisni mati un brūnas acis. Nav zināms, kādās drēbēs viņa bija pazušanas brīdī, bet viņai uz pleca ir tetovējums ar muzikālām notīm un uz plaukstas ir kolibri tetovējums. Informāciju par viņas atrašanās vietu var nodot Čulavistas policijas departamentam pa tālruni 619 6915 151. Džulija Rajana aprakstīja savu vīru, ar kuru bija kopā 51 gadu, kā laipnu, mīļu un dažreiz īgnu. 75 gadus vecais Džons Rajans, viņa teica, bija jautras dabas un ar viņu bija patīkami būt kopā. Pāris iepazinās Salt Lake Cityjā, Jūtas štatā, pirms vairākiem gadu desmitiem un kopā audzināja 4 bērnus.
Viņa vidējais bērns Gavins raksturoja savu tēvu kā kaislīgu sporta līdzjutēju. Viņam arī patika rūpēties par citiem. Viņš vienmēr bija informēts par aktuāliem notikumiem, viņa teica, un viņam bija liela sirds. Viņš bija jautrs un laipns cilvēks. Gavins paskaidroja, ka viņa tēvs lielāko daļu savas dzīves bija būvnieks, un, lai gan viņš bija pensionējies, viņam joprojām patika darināt lietas. Džons un Džūlija apmetās Laguna Beachā pirms 4,5 gadiem, un Džūlija ar prieku pieņēma Kalifornijas dzīvesveidu. Taču šķiet, ka Džonam ir grūti, īpaši ar pārēju uz pensionēšanos. 2025. gada 11. septembrī Gavins devās uz Oranžas apgabalu, lai apciemotu savus vecākus. Viņš dzīvo Salt Lake Cityjā, bet bija šajā apgabalā darba dēļ un nolēma veikt neplānotu vizīti. Viņš pabrokastoja kopā ar viņiem un nākamajā rītā devās uz Losandželosu. Pēc Džūlijas teiktā, tieši pēc tam, kad viņas dēls aizgāja, viņa devās uz veikaliem iepirkt pārtiku. Džons palīdzēja viņai ienest pārtikas preces, kad viņa atgriezās, un viss šķita kārtībā. Un vēlāk tajā dienā viņa izgāja no mājas, lai apciemotu draudzeni. 12. septembra pēcpusdienā viņa atgriezās un konstatēja, ka viņas vīrs ir pazudis. Sākumā viņa nesatraucās. Džons bija spējīgs pieaudzis vīrietis. Viņš bija pazīstams ar to, ka laiku pa laikam devās garās pastaigās viens pats. Taču drīz iestājās nakts, un no viņa joprojām nebija nevēsts. Džūlija tad atklāja, ka lielākā daļa viņas vīra mantu bija palikušas mājās. Viņa telefons, maks un pulkstenis, ko viņš nekad neatstāja, bija atstāti uz viņa nakts galdiņa. Viņa atrada arī viņa ceļgala ortozi un pastaigu apavus. Tad viņa saprata, ka kaut kas nav kārtībā. Džūlija piezvanīja draudzenei, un abas kādu laiku meklēja Džonu. Pēc tam viņas izsauca policiju un informēja Gavinu par pazušanu. Varas iestādes pārbaudīja tuvumā esošās kameras. Tika atklāts, ka savas pazušanas pēcpusdienā Džons bija ierakstīts, kā viņš aiziet prom no sava rindamājas un ap pulksteni pēcpusdienā dodas Nagala virzienā. Pēdu suņi spēja saost viņa pēdas un izsekoja to līdz ielas galam, kur tā pēkšņi pazuda. Varas iestādes nav pārliecinātas, kā interpretēt notikušo. Viņi nevar noteikt, vai bija iesaistīta ļaunprātīga rīcība, vai arī Džons bija apmaldījies. Taču ģimene nav zaudējusi cerību un turpina meklēt atbildes. Informāciju par Džona Palmera pazušanu var nodot Oranžas apgabala šerifa departamentam, zvanot pa tālruni 71 464 77 000. 6. numurs. Brianna Jada Vaiberta dzimusi 1992. gadā, un viņu adoptēja Līza Morlija Hulls, kad viņai bija 3 gadi. Vairākus gadus viņa dzīvoja pie Hulsu ģimenes Binghamtonā, Ņujorkā. Kad viņai bija 16 gadi, viņa adoptēja Bobijs Joe Stones, un viņa pārcēlās uz Berčranu, Mičiganā. Līdz tam laikam viņa jau bija šķīrusies, un viņai bija 4 bērni, 3 dēli un 1 meita. Brianna tajā gadā atkal sāka satikties ar vīriešiem un dzīvoja kopā ar savu draugu Flintā, Mičiganā. Pāris mēdz izmantot tuvējās degvielas uzpildes stacijas, lai uzlādētu savus telefonus un izmantotu tualeti. Tuvākā stacija viņiem atradās uz Miller ielas, Marathon degvielas uzpildes stacija. 2017. gada 14. jūlijā viņa nakts vidū pameta savu māju un devās tieši uz šo pašu degvielas uzpildes staciju. Tajā dienā viņa bija runājusi ar Lisu Halsi un stāstījusi par gaidāmo braucienu uz Ņujorku, lai apmeklētu savas māsas bērna dzimuma atklāšanas ballīti, taču viņa tur nekad nenonāca. Tajā vakarā Brianna un viņas draugs, kā ziņots, sastrīdējās, un tas lika 24 gadus vecajai sievietei aiziet. Novērošanas kameras viņa fiksēja pie Marathon degvielas uzpildes stacijas, kur arī tika ierakstīts, kā viņa iekāpa sarkanā Pontiac Aztek, kur vadīja nezināms vīrietis. Abi devās uz netālu esošu pieaugušo izklaides klubu, kur darbinieki norādīja, ka Brianna izskatījās sliktā stāvoklī. Viņu atkal pamanīja pēc stundas un 45 minūtēm pie mobila degvielas uzpildes stacijas, kas atrodas South Saginaw ielā. Video ierakstā viņa izskatās acīm redzami satraukta un grīļojas apkārt, ik pa laikam pieturoties pie plauktiem, lai noturētu līdzsvaru. Pēc tam viņa redzēja ejam ziemeļvirzienā netālu no Atherton Road, kamēr Pontiac īpašnieks brauca pretējā virzienā. Šī bija pēdējā reize, kad Brianna Vaiberta tika redzēta. Viņa neatgriezās mājās, un kopš tā laika neviens nav no viņas dzirdējis. Pēc dažām dienām viņas tuvinieki paziņoja par Briannas pazušanu. Pratināšanas laikā Briannas draugs atklāja, ka viņi bija sastrīdējušies pēc tam, kad viņai tika liekta iespēja apciemot savus bērnus. Tajā laikā viņas mājās nebija ūdens salauztā akas dēļ, un atteikums it kā izraisīja Briannas dusmas. Pēc viņas drauga teiktā, viņa meta priekšmetus pa māju un beigās savainoja savu roku. Izmeklētājiem izdevās atrast arī Pontiac vadītāju, kurš paskaidroja, ka Brianna viņam lūgusi aizvest viņu uz tuvāko restorānu. Pēc došanās uz restorānu viņa devās uz izklaides klubu, kurā Brianna agrāk strādāja.
Vīrietis paskaidroja, ka Brianna bija atstājusi sev telefonu viņa automašīnā, un vēlāk viņš to nodeva policijai. Pēc vairākām dienām viņi atrada viņas rokas somu grāvī, netālu no viņas mājām. Ne Pontiac vadītājs, ne Briannas draugs nekad nav tikuši uzskatīti par aizdomās turamajiem šajā lietā. Abi cilvēki sadarbojās ar izmeklēšanu, un neviens no viņiem nav ticis publiski nosaukts vārdā. Bet ir pagājusi gandrīz 10 gadi kopš Briannas pazušanas, un šajā lietā nav parādījušās nekādas pavadiena. Izmeklētāji nevar atrast pierādījumus noziedzīgai rīcībai, un nav skaidrs, vai viņa ir pazudusi brīvprātīgi, taču viņa ir klasificēta kā apdraudēta un pazudusi. Brianna Viberta ir aprakstīta kā brūniem matiem un brūnām acīm, taču viņas mati bija krāsoti sarkani. Viņas augums bija pēdas colis, un pazušanas brīdī viņa svēra apmēram 120 mārciņas. Ir zināms, ka viņai ir vairāki tetovējumi, tostarp vārdi Savannah un Maddox, skeleta atslēga uz labās pēdas un trakais cepurnieks uz labā pleca. Uz viņas lāpstiņas ir vārdi ģimene, spēks, gods, lepnums, lojalitāte un mīlestība. Viņai ir caurdurtas ausis un deguns. Brianna pēdējo reizi tika redzēta novērošanas kamerās, valkājot krēmkrāsas kraklu, melnas legingus un iešļūcenes. Viņa nes arī Vera Bredlijas somiņu ar plecu siksnu. Informāciju par šo pazudušo personu var nodot Flintas Townships policijas departamentam, zvanot pa tālruni 810 60 03250, 810 60 03250. 5. Ārons Makinijs ir raksturots kā mājas cilvēks, kurš reti kad attālinājās no savām mājām. 32 gadus vecais Belfastas, Ziemeļīrijas iedzīvotājs, ir teikts, ka spēlē vietējā futbola komandā St. Luke's. Viņš ir ļoti labi pazīstams, pateicoties šai saistībai. Pēc viņa māsas Kristīnas teiktā, abi bija ārkārtīgi tuvi, un nesazināšanās būtu uzskatāma par neparastu rīcību. Tomēr sākot ar 2023. gada novembra sākumu, nesazināšanās kļuva par pēkšņu normu, kas izraisīja plaša mēroga meklēšanas operāciju. Ārons pēkšņi pārtrauca sazināties ar savu ģimeni nenoteiktā datumā. 10. novembrī Ārons devās uz veikaliem, lai nopirktu pārtiku savam tēvam. Viņš atveda pārtiku, un ģimenes locekļi viņu pēdējo reizi redzēja tajā piekdienā starp 9 un 10 no rīta, kad Ārons gāja kājām pa Glen Road. 12. novembrī pēdējais apstiprinātais Ārona novērojums tika fiksēts video novērošanas kamerās, kurās viņš tika redzēts iekāpjot autobusā, kas devās uz Wellington Place centru. Tuvinieki drīz sāk uztraukties par viņu drošību un nekavējoties informēja varas iestādes, kuras uzsāka izmeklēšanu. Izmeklēšana viņus aizveda uz Dublinu, Dandalku, un tiek uzskatīts, ka viņš varētu būt izkāpis no autobusa Dandalkas apkaimē, kur ir pierādījumi, ka viņš tur iekāpa vilcienā un devās uz dienvidiem. Izmeklēšanai turpinoties, radinieki sāk izplatīt pazudušās personas paziņojumus, un daži ģimenes locekļi devās uz Dandalku, lai izvietotu plakātus. Kristīna netic, ka viņas brālis atrodas Dandalkā, lai gan šīs pūles tik un tā bija nepieciešams. Ziemeļīrijas policijas dienests kopš tā laika ir paudis arvien lielākas bažas par pazudušā vīrieša drošību. Viņi nav fiksējušas nevienas citas drošības kameras, un neviens nav nācis klajā ar informāciju, kas varētu palīdzēt noskaidrot viņa atrašanās vietu. Kopš tā laika ģimene ir vairāk kārt lūgusi palīdzību, cerot, ka kāds ir redzējis kaut ko, kas palīdzētu noskaidrot, kas noticis ar Āronu. Kā redzams novērošanas kameru ierakstos, pazudušais vīrietis pēdējo reizi bija redzams valkājot lietus mēteli, melnas sporta bikses un nesot mazu sarkanu Manchester United mugursomu. Viņu raksturo kā 6 pēdas garu un ar slaidu ķermeņa uzbūvi. Viņam ir plika galva, tumša bārda un riekstu brūnas acis. PSNI aicina ikvienu, kam ir automašīnas videoreģistrātora vai mājas novērošanas kameras ieraksti no Stewartstownas ceļa, Twinbrook rajona, iesniegt savus ierakstus un informāciju zvanot uz 101 un norādot lietas numuru 391 2023. gada 24. novembris. 4. 36 gadus vecais Bredlijs Brooks pārcēlās no Bedfordas, Teksasas uz Corpus Christi 2019. gada jūnijā. Šeit viņš pārcēlās dzīvot pie savas draudzenes, un neilgi pēc tam pie viņa pievienojās arī viņa pusauga meita. Bredlijam patika makšķerēt, un viņš reizēm lietoja izklaides nolūkiem paredzētas narkotikas. Taču pēc ģimenes teiktā viņš nebija regulārs lietotājs. Tikai 2 mēnešus pēc tam, kad Bredlijs pārcēlās uz Corpus Christi, viņš tika izsludināts par pazudušu, pēc tam, kad viņa pēdējo reizi redzēja viņa draudzeni. 2019. gada 18. augusta vakarā, vienu dienu pēc tam, kad viņa meita ieradās pilsētā, Bredlijs pameta savu māju ar 2003. gada Mazda 3 turkīza krāsas sedanu. Apmēram 22:00 draudzene vēroja, kā Bredlijs aizbrauc, nezinot, ka tā varētu būt pēdējā reize, kad viņa viņu redz.
Bredlijs bija tikko iegādājies garneles un savā mašīnā ielicis dažas makšķeres. Viņš savai ģimenei teica, ka dosies uz nakts makšķerēšanu, ko viņš mēdz darīt laiku pa laikam. Taču viņš nekad neatgriezās mājās, un kopš tā laika neviens par viņu nav dzirdējis. 5 dienas vēlāk Bredlija automašīna tika atrasta 200 kvartālā Naval Air Station Drive, netālu no Stingray Road gala pie populāras makšķerēšanas vietas. Tā tika atrasta ar paceltu motoru pārsegu, un, kā ziņots, tā tur bija stāvējusi vairākas dienas. 23. augustā tā tika aizvilkta no šīs vietas, amatpersonām vēl nezinot, ka transporta līdzeklis ir saistīts ar pazudušas personas lietu. Bredlis bieži zvanīja savai mātei un ļoti mīlēja savu ģimeni, bet kopš tās vakara viņš nav sazinājies ne ar vienu no viņiem. Pazudušā vīrieša brālis vēlāk komentēja, ka Bredlijs iespējams jutās pārņemts. Tajā laikā viņš dzīvoja kopā ar savu draudzeni Ešliju, kurai pašai bija bērni. Viņa meita tika pievienota ģimenei dienu iepriekš, kas lika Bakam Čepmenam, Bredlijas vainim, pieņemt, ka tas viss bija kļuvis par daudz. Tāpēc viņš devās savā vēlā nakts izbraucienā. Tagad ir pagājuši nedaudz vairāk nekā 6 gadi kopš viņa pazušanas, un ir parādījušās tikai dažas ierobežotas liecības par viņa redzēšanu. Viena no šīm liecībām parādījās 2020. gada jūnijā, kad tika saņemta informācija no ģimenes drauga. Viņi apgalvoja, ka ir pamanījuši pazudušo vīrieti Bartlesvilā, Oklahomā. Novērošanas kameras ieraksts no Phillips 66 degvielas uzpildes stacijas Bartlesvilā šķita rādot vīrieti, kurš līdzinās Bredlijam, un ieraksts bija datēts ar 2020. gada 13. jūniju. Ģimene stingri tic, ka šī persona varētu būt Bredlijs, taču viņi nevar to apgalvot ar pārliecību. Varas iestādes pārmeklēja teritoriju, kur tika atrasts viņa transporta līdzeklis, kā arī vispārējo reģionu, kurā iespējams viņš tika redzēts, taču nekas nav atrasts, kas varētu norādīt uz viņa atrašanās vietu. Bredlija Bruksa lieta joprojām ir aktīva, un viņa meklēšana turpinās. Viņa ģimene viņam veltīja Facebook lapu ar nosaukumu "Palīdziet atrast Bredliju Bruksu", cerot, ka kāds no sabiedrības viņu atpazīs un sniegs ļoti nepieciešamo informāciju. Tagad viņam būtu 42 gadi, un pazušanas brīdī viņa augums bija 5 pēdas, svars no 160 līdz 170 mārciņām. Viņam ir brūni mati un brūnas acis, un pēdējo reizi viņš tika redzēts valkājot bordo krāsas kreklu, melnas šortus un Nike tenisa apaus. Tiek teikts, ka viņam uz krūtīm ir tetovēta pakaus, ko papildina citāts: "Mums visiem trūkst dieva godības." Viņam uz labās apakšdelma ir arī eņģeļa spārni. Informāciju par viņa pazušanu var nodot Corpus Christi Police Department at 361 Ooze 2603. 1980. gada 15. augustā Standishā, Mičiganas štatā, piedzima Jeremija Edvards Foko. Viņa audzināja vecāki Renē un Edvards Foko. Bērnībā viņš bija ērgļa skauts un vēlāk absolvēja Standishas Sterlingas centrālo vidusskolu kā viens no labākajiem savā klasē. Viņa ACT rezultāts bija valsts mērogā labāko 10% vidū, un tuvinieki viņu raksturoja kā atbildīgu cilvēku. Pēc vidusskolas viņš iestājās Digipen tehnoloģiju institūtā Redmondā, Vašingtonā, taču pēc gada pamet studijas. Dzīvojot Vašingtonā, viņš sāk strādāt dažādus gadījumu darbus un drīz vien izvēlējās karjeru programmatūras jomā. 2015. gadā viņš strādāja par programmatūras inženieri uzņēmumā Oracle Corporation Bellevue, Vašingtonā. Tajā laikā viņš, kā ziņots, dzīvoja dzīvoklī, kas atradās Avenue South. Pēc viņa ģimenes teiktā, Jeremija ļoti mīlēja snowboardu, golfu un pavadīt laiku kopā ar draugiem. Un 34 gadus vecais vīrietis tajā pašā gadā pazuda 21. jūlijā. Viņš strādāja no mājām un ap 15:30 piezvanīja savam vadītājam. Viņš paskaidroja, ka viņa portatīvā datora cietais disks ir sabojājies, un viņš nāks uz biroju, lai to salabotu. Nākamajā dienā dzīvokļu kompleksa video novērošanas ieraksts atklāja, ka 22. jūlijā 00:07 viņa transporta līdzeklis iebrauca garāžā. Bet pēc tam nav neviena video, kurā viņš būtu redzams aizejam. Viņš tajā dienā arī neieradās darbā, un pēc šī telefona zvana par Jeremiju vairs nav dzirdēts. Viņš pazuda kopā ar savu mobilo telefonu, maku, atslēgām un salauzto portatīvo datoru. 23. jūlijā pazudušā vīrieša māsa ievietoja ziņu par sava brāļa pēkšņo saziņas pārtrūkšanu, kas izraisīja satraukumu ģimenes draugu vidū, kuri dzīvoja šajā apkaimē. Jeremijas draugi pēc tam ziņoja par viņa pazušanu Sietlas policijas departamentam. Izmeklēšanas gaitā tika iegūti papildus novērošanas kameras ieraksti, no kuriem vienā bija redzams vīrietis, kurš līdzinājās Jeremijam un gāja lejā pa autobusu stacijas kāpnēm. 5. Dienvidu avēnija un Dienvidu Džeksona iela.
Viņam bija mugursoma dīvaina. Tieši pēc tam, kad vīrietis tika redzēts ejam lejā pa kāpnēm. 15 minūtes ilgs ieraksts tika zaudēts nenoskaidrotas kļūmes dēļ. Jeremijs dažkārt uz darbu brauc ar autobusu, taču tajā dienā viņa karte nebija reģistrēta ne autobusā, ne vilcienā. Arī ierakstā redzamās personas identitāte nav apstiprināta. Viņa telefons pēdējo reizi tika fiksēts Sietlas centrā, taču precīzu atrašanās vietu noteikti neizdevās. Kopš tā laika viņa sociālajos tīklos un bankas kontā nav bijusi nekāda aktivitāte. Viņa pelēkais 2010. gada Subaru Outback Sport tika atrasts atpakaļ pie dzīvokļu kompleksa autostāvvietas garāžā. Izmeklētāji nevarēja noteikt noziedzīgas rīcības motīvu, kā arī viņi neatrada nekādas pierādījumus, kas to apstiprinātu. Pēdējo 11 gadu laikā nav parādījušās nekādas daudzsološas norādes, atstājot tuviniekus dziļi noraizējušos par vīrieša labklājību. Džeremijs ir baltais vīrietis ar brūniem matiem un brūnām acīm. Viņa augums ir 6 pēdas un 2 colas, un viņš sver apmēram 220 marciņas. Viņam parasti ir gludi noskūta galva, un viņš valkā lasām brilles. Pazušanas brīdī bija zināms, ka viņam mugurā bija bēšas šortus, zaļu kreklu, sarkanu cepuri un baltas zeķes ar sandalēm. Informāciju par viņa atrašanās vietu var nodot Sietlas policijai pa tālruni 2066 845 007, 2066 845 007. Otrajā vietā esošā Centrāla Floridas Universitātes absolvente Marsija K. Laila ir dzimusi 1978. gada oktobrī. Viņa uzauga Floridā kā dedzīga kristiete, un pēc viņas ģimenes teiktā, viņai bija diagnosticēts šizoafektīvais traucējums, ko raksturo šizofrēnijas simptomu un garstāvokļa traucējumu kombināciju. Tiek uzskatīts, ka viņas stāvokļa cēlonis bija neoperējams smadzeņu audzējs, ar kuru viņa bija dzīvojusi vairākus gadus. 2019. gada decembrī viņa pameta savu dzimto pilsētu un pārcēlās uz Sīlu, Alabamā, lai būtu tuvāk 7. dienas adventistu baznīcai. Tur viņa darbojās kā jauniešu vadītāja Pathfinders programmā. Savas veselības stāvokļa dēļ viņa katru otrdienu un ceturtdienu zvanīja savai mātei un māsai, lai sazinātos. Abas bija ieceltas par personām, kas viņas vārdā pieņem medicīniskus lēmumus. 4 mēnešus pēc pārcelšanās uz Silu 2020. gada aprīlī 41 gadu vecā sieviete pēkšņi pārtrauca sazināties ar savu ģimeni. Pēdējo reizi viņa viņiem zvanīja tā mēneša 27. datumā. Viņa bija runājusi ar savu māsu par brāļa dēla pirmajiem soļiem, kad tuvinieki no viņas vairs nesaņēma nekādu ziņu. Dažu nākamo dienu laikā viņi kļuva ļoti noraizējušies un sazinājās ar vietējām varas iestādēm. 3. maijā likumsargi devās uz Marčijas mājām, lai pārliecinātos, ka ar viņu viss ir kārtībā. Šajā laikā viņas balss paskastīte bija pilna ar visiem neatbildētajiem zvaniem. Vēlāk tajā dienā policija sazinājās ar ģimeni un apstiprināja, ka Marčija ir drošībā, un brīdī, kad policija pārliecinājās par viņas labsajūtu, atradās gultā, taču viņi joprojām neatbildēja uz telefona zvaniem. 2 dienas vēlāk īpašuma saimnieks nolēma vēlreiz pārbaudīt situāciju. Marčija tika atrasta gultā, taču pēc pārvaldnieka teiktā viņa nebija savā ierastajā stāvoklī. Tajā pašā vakarā viņas kaimiņi vēroja, kā Marčija sakrāmē mantas automašīnā un aizbrauc prom no dzīvesvietas. Saskaņā ar bankas izrakstiem no kopīgā konta, kas viņai ir ar māti, Marčija apstājās degvielas uzpildes stacijā Leikā, Floridā, un dienu vēlāk viņa rezervēja istabu Port LaBelle Inn uz nedēļu. Tomēr tajā pašā dienā viņa šķiet izrakstījās no viesnīcas un veica dažus pirkumus Northportā, Sarasotā. 8. maijā ieraksti liecināja, ka degviela tika iegādāta pilota degvielas uzpildes stacijā Jasperā, kas bija viņas pēdējais pirkums ar debetkarti. Tajā pašā dienā, pulksteni 15:35, viņa tika redzēta video novērošanā ieejot Walgreens aptiekā Džeksonvilā, adresē 628. Viņa tika redzēta, kā novieto savu automašīnu stāvlaukumā pie tirdzniecības centra, kas atrodas Philips šosejā. Viņa pēdējo reizi redzēja, kad viņa aizgāja prom no tuvējā Formas tērpu veikala. Viņas debetkarte nav tikusi izmantota, kopš no Maršijas vairs nav saņemta ziņu. 9. maijā viņas māte ziņoja par viņas pazušanu Rasela apgabala šerifa birojam, kas izraisīja tūlītēju izmeklēšanu un atklāja detalizētu notikumu chronoloģiju. Viņas ģimene pamanīja, ka Maršija izskatījās ievērojami novecojusi un nebija uzvilkusi savu galvas sagu, kas viņai nebija raksturīgi. Viņa uzskata, ka pazušanas brīdī viņa iespējams bija apjukusi vai dezorientēta, un viņa domā, ka viņas medicīniskais stāvoklis izraisīja izmaiņas viņas izskatā. Tuvinieki uzskatīja, ka Maršija iespējams mēģināja nokļūt pie savas mātes mājās Kluvistonā, Floridā, vai arī varbūt nokļūt Orange Parkā, kur agrāk dzīvoja viņas māsa. Pēdējo reizi viņa redzēja 30 minūšu attālumā no viņas mātes mājām, māja beigās. Viņas transporta līdzeklis balts Toyota Yaris ar numurzīmi 100 QCV tika atrasts pamests pie Formas tērpu veikala.
Izmeklēšanas laikā policija nevarēja atrast ne līdzekļus, ne motīvu ļaunprātīgai rīcībai, un apstākļi ap viņas pazušanu joprojām nav skaidri. Marsha Laila ir amerikāniete ar melniem matiem un brūnām acīm. Viņas augums ir pēdas un collas, un pazušanas brīdī viņa svēra no 135 līdz 150 mārciņām. Viņai uz ķermeņa ir dažādas rētas, tostarp uz vēdera, kas radušās pēc barošanas caurules ievietošanas un uz augšstilba no suņa koduma. Bija zināms, ka viņa sedza matus ar parūku vai galvas lakatu. Viņai priekšpusē ir redzama pelēku matu šķipsna. Informāciju par Maršas atrašanās vietu var nodot Rasela apgabala šerifa birojam pa tālruni 334 29 865 35. Pirmais. Maikls Antonijs piedzima Stamfordā, Konektikudā 1990. gada 5. februārī Paulas Džutkinsas un Edvarda ģimenē. 2012. gadā viņš absolvēja Manchesteras, Ņūhempšīras štata Mount Washington College, iegūstot bakalaura grādu krimināltiesībās. Līdz 2019. gadam viņš dzīvoja šajā apkaimē dzīvoklī kopā ar vienu istabas biedru. Brīvajā laikā Maikls, gādīgs un draudzīgs vīrietis, strādāja ar bērniem ar autismu organizācijā Easter Seals, Ņūhempšīrā. Šī iestāde bija bezspēļņas organizācija, kas palīdzēja cilvēkiem ar invaliditāti un īpašām vajadzībām. Viņi sniedza nepieciešamos pakalpojumus gan skartajiem cilvēkiem, gan viņa ģimenēm. Šis darba virziens viņam bija ideāli piemērots, jo viņš bija laipns un izpalīdzīgs cilvēks. Tieši 2019. gada vakarā šī izpalīdzība sasniedza savu kulmināciju. Tajā vakarā pie vietējā nakts kluba Maikls nolēma pavadīt vakaru kopā ar draugiem. Viņš devās uz Tropical Lounge, kas atrodas Vestholis ielā Nešvā. Šeit izcēlās kautiņš starp divām sievietēm, lai gan nav skaidrs kāpēc, taču Mihails pazina vienu no sievietēm. Konflikts pārcēlās uz nakts kluba stāvlaukumu, kur situācija sāka sāsināties. Mihails, cenšoties nomierināt situāciju un palīdzēt savai draudzenei, mēģināja izšķirt sievietes, taču viņa pūliņi izrādījās veltīgi. Pulksten 1:45 nākamajā rītā kautiņš vēl joprojām turpinājās, un ārpusē bija sapulcējies pūlis, kas izklīda tikai pēc policijas ierašanās. Tomēr šajā laikā Mihails jau bija šķiet pazudis, un visi bija pārāk aizrāvušies ar dramatisko notikumu, lai to pamanītu. Viņa draugi gaidīja nakts klubā vēl 45 minūtes, pirms beidzot devās prom un atgriezās mājās uz Manchesteru. Tikmēr šķita, ka vīrietis bēg, glābjot savu dzīvību. Tas bija tieši pirms rīta, kad viņš piezvanīja savai priekšniecei, taču viņa neatbildēja, tāpēc Mihails atstāja ziņu, un šī ziņa bija: "Viņi mani vajā, viņu ir vairāk nekā viens." Šī bija vienīgā informācija, ko viņš sniedza pirms nolikt klausuli, kad viņa priekšniece mēģināja viņam atzvanīt, taču viņš neatbildēja. Neilgi pēc šī zvana Mihails nosūtīja ziņu kaimiņam, sūtot 3 atsevišķas īsziņas ar dažiem vārdiem, kas īsti nebija saprotami. Ziņās bija rakstīts: palīdzība, lol, stunda, viss ar lieliem burtiem. Nākamajā bija: kas stāvēja nomaļus, un visbeidzot Eldridge Bro. 21. aprīlī pulksten 2:30 no rīta drošības kameras McDonald's restorānā Austrumu Holis ielā fiksēja Maikla ienākšanu. Vēlāk viņš atkal tika redzēts novērošanas kamerās, staigājot apkārt dzīvojamajām mājām Riverfront Landing dzīvokļu kompleksā, kas atrodas Bancroft ielā. Tikai attēli no McDonald's novērošanas kameru ierakstiem ir tikuši publiskoti. Bet pēdējo reizi Maikls tika redzēts stundu vēlāk, kad viņš pameta autostāvvietu kompleksa aizmugurē, kas atrodas netālu no Merrimack upes. Nākamajā dienā viņam bija jāierodas darbā uz savu maiņu, taču viņš nekad neieradās. Pēc tās vakara Maikls vairs nav ticis redzēts vai dzirdēts. Viņa automašīna tika atstāta viņa drauga mājā Oranžas ielā Nešvā, un pazudušais vīrietis nekad neatgriezās, lai to paņemtu. Kad viņš nākamajās dienās nevienam neatzvanīja, viņa ģimene ziņoja par viņa pazušanu Nešvas policijas departamentam, un drīz tika uzsākta izmeklēšana. Likumsargi pieļāva, ka ziņas, kuras Maikls nosūtīja savas pazušanas rītā, tika rakstītas izmantojot balss diktēšanu, un visticamāk atsaucās uz Eldridges ielu, kas atrodas netālu no kluba, kurā viņš bija. Viņa mobilais telefons pēdējo reizi pieslēdzās pie mobilā torņa netālu no McDonald's ap 2. Un kopš tā laika viņa telefons, bankas konts un sociālie tīkli nav uzrādījuši nekādu aktivitāti. Tajā pašā dienā, kad viņš pazuda, iedzīvotāji pie Merrimack upes, kā ziņots, dzirdēja palīgā saucienu, kas nāca no Nešvas puses. Izmeklētāji veica rūpīgu upes un tās krastu pārmeklēšanu, izmantojot nirēju komandas, laivas un sonāru. Taču nekādas Maikla pēdas neparādījās, neskatoties uz īsziņām un zvaniem, kas liecināja, ka viņš ir briesmās. Policija nav atradusi ne pierādījumus, ne motīvu ļaunprātīgai rīcībai.
Apstākļi ap šo noslēpumu joprojām nav skaidri, un pazušana vēl aizvien nav atrisināta. Maikls ir vīrietis ar melniem matiem un brūnām acīm. Pazūšanas brīdī viņš bija collas garš un svēra 100 mārciņas. Viņam uz rokām un plaukstām ir vairāki tetovējumi, tostarp vārds Justice, čūska, krusts ar viļņiem, basketbola bumba un burts M. Viņam ir arī tetovējumi uz krūtīm. Pazūdot, Maikls nesāja matus sapītas bizēs vai kornrauzās, un viņam bija kasbārdiņa, kā arī bija zināms, ka viņš laika pa laikam nesās zaļas kontaktlēcas. Drošības kamera ierakstā, kurā redzama viņa pazušana, Maikls bija ģērbies melnā kraklā ar baltu logotipu, džinsos un sarkanās kurpēs. Viņam bija arī 2 zelta ķēdītes, aproce un pulkstenis. Informāciju par viņu pazušanu var nodot Police Department at 603 Nashville 60 359 435 00. Ir izveidota arī Facebook lapa, kas veltīta viņa meklēšanai ar nosaukumu Palīdziet atrast pazudušo Maiklu. Paldies jums visiem par skatīšanos! Ja jums patika šis video, noteikti nospiediet patīk pogu. Tāpat neaizmirstiet abonēt un nospiest zvaniņu, lai vienmēr būtu informēti par visiem mūsu turpmākajiem video. Bet mans vārds ir Top 5 Unknowns, un es jūs satikšu nākamajā video.